Labdien, mani sauc Lilija. Es esmu mamma Helēnai. Helēna ir atbraukusi pamācīties jūsu skolā, iet 1. klasē. Mēs esam no septembra, viņa tikko kā ir sākusi, teiksim, jā. Viņai ir ļoti labi uzlabojumi jau latviešu valodā. Viņa labāk prot sevi izteikt. Pirms tam mums bija tas diezgan problemātiski, jo mēs esam jauktā ģimene. Tētis ir no citas valsts. Es esmu no Latvijas un mēs dzīvojam Anglijā. Tur ir 3 valodas ģimenē mums. Grāmatu, jā, kas jau? Kas? Papīrs? Papīra lāka? Ko tā? Nu? Alfabets, jā. Go! Tas mēdulēs. Jā, labi. Palokām vēl pēdējo reizi. Tad mums šitāds te pasīts sanāk. Es vēl neesam līdzīgs. Mēs jau lokšās to taisījām. Mēs esam Tagad mums ir 11. 16. 17, man 17. 17? Ko tu to parādi? Kur tev 17 sanāk? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareizi. Helēnai pareizi mācas. Megija pareizi. Nav pareizi. Padomā vēl. Jā. Pareizi. Pareizi. Labi. Labi. 3 stūrīti. Jā. 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 Paldies. Paldies. Tā, Sanija. Paldies. Paldies. Jā, paldies. Kāpēc jūs izvēlējāties šo programmu? Kā tālmācību? Nu, teiksim tā, jāatzīst godīgi, kad es neesmu no tām mamām, kas darbojas ar savu bērnu, tad es domāju, ka šis būtu tas variants, kas varētu man palīdzēt, teiksim, to darīt. Vai es pateicu savas iniciatīvas, to nē. Un kā jūs par to uzzinājāt? Es uzzināju no vienas latviešu skoliņas dibinātājas Anglijā, Kentā, kas ir Baiba Freidenfelda. Viņa ir šeit kādreiz bijusi skolotāja, pasniedzēja, un es uzzināju no viņas par šo programmu. Uzraksti man savu vārdu Helēna, bet tikai latviešu valodā sarunāts. Tad mums šeit vajadzētu nomainīt uz lielo burtu. Ir tā? Tad smuki nosveitrojam un uzrakstam lielo ulu. Un kā jūs domājat, kāda ir ieguvumi no šīs programmas? Pirmām kārtām es noteikti domāju, ka tā ir valoda un sekošana līdzi tam, kas notiek Latvijā, tam, kas notiek šeit tieši šī skolā, kultūras pasākumi. Latvija liels nebes ar sirmo tartu. Labi. Vai tu zini, ko nozīmē melis? Tas ir tāds cilvēks, kurš daudz melo. Vai tu zini, ko nozīmē melot? Tu nezini, ko nozīmē melot? Tas nozīmē stāstīt nepatiesību. Mēs esam satuvinājušās ar savu meitiņu vairāk noteikti, jo mēs darbojamies vairāk kopā. Man ir arī dēliņš, un tad sanāk tā uzmanība netiek tik ļoti veltīta Helēnai. Tamdēļ šīs programmas es tieši esmu atradusi laiku vairāk ar viņu pavadīt. Priekš noklausamies, Helēna, dzirdi mani? Noklausamies. Tad, kad es saku rakstam, tad rakstam. Sarunāts? Ir pavasaris. Vēlreiz. Ir pavasaris. Rakstam. Ir. Tātad, kas ir pieturzīme? Kas beigās jāliek ir?
Ārē, ziļi gan. Vai jūs ieteikt citiem vecākiem šo programmu un kāpēc? Jā, pilnīgi noteikti. Ja ir, kā jau saku, droši vien daļa tās pašas latviešu valodas, ja ģimene ir jauka, tad noteikti šī programma varētu palīdzēt. Ja ir abi vecāki no Latvijas, tad iespējams tas pilnīgi nav vajadzīgs.